Čau, čau, mani dārgie skatītāji, šodien ir 7. novembris, jeb novembris, iesauc par novembra mēnesi. Jā, un rītā ir 8. novembris, jeb novembris, un man rītā ir dzimšanas diena. Jā, man rīt ir dzimšanas diena, man paliek gandrīz, bez 10 gadiem man būs jau 50. Jā, tātad rītā man paliek 40 gadi. Bet ir tā, ka 40 gadus nesvin. Es pati tikai uzzināju šogad. Es nestāstīšu, kāpēc, jā. Ja interesē kādam, tad var ieguglēt vienkārši, kāpēc nesvin 40 gadus. Nu, it kā es neesmu tāda ticīgā, bet, nu, jā. Tā tad vai nu jāsvin ir šodien, 7. novembrī, vai 9. Un tad es nezinu, es to nolēmu. Es jau teicu, ka es neko nedarīšu, tāpēc, kad man ir puncītis, bet nu kaut ko taču tomēr jāpacienā, un nu, tad es nolēmu uztaisīt kūciņu, es nezinu, kā sanāks, nebūs tāda ierasta dzimšanas dienas, tāpēc es nezinu, domāju filmēt vai nefilmēt vispār, bet nu kaut ko atmiņām tomēr jāpafilmē, nu tad es nezinu, vai nu šodien kaut ko, vai pēc 2 dienām, bet rītā nesvin, jā, bet dāvanas es pieņemu, jā, dāvanas drīkst. Jā, dā. Ieliku cepties kūkas pamatni, tā kā šokolādes kūka, keksiņš. Pēc tam pārgriezīšu uz pusēm, pievienošu šo te, iesmērēšu no abām pusēm, lai viņš iesūcās, tad mēs brauksim uz veikalu, pirksim kaut kādus auglīšus, jā, un padekorēsim. Bet, nu, tā kā svētku galdu, it kā man nav plānotas nekādu taisīt, jo nav jau bērnu tusiņu. Parasti bērnu tusiņiem tad es taisu, bet, nu, tā kā man pašai paliek 40, tad es negribu. Tā, nu, lūk, rekās tagad sanāca kūka, bet man doma, kad viņa padzisīs. Tad iesmērēt, tad iebiezināt to pienu, salikt iekšā augļus, bet es nezinu tiešām, kas sanāk. Es teicu, kad es nesvinēšu, rekur uztaisīju vistiņus, aizsvīda, sašmorēju vistiņu, makaroški, nu kaut kā tā. Bijām tikko atbraucām no veikala, sapirkāmies, turpināsim taisīt kūciņu. Pagaidām šāda te sanāk, un šo mēs liekam virsū, un tad mēs dekorējam. Kamēr mēs bijām prom ar iebiezināto pienu, jau viss jau ir iesūcies iekšā. Ņam. Nu, kaut kā tā izskatās. Nāk ārā, nu pagaidām neizskatās tik apetelīga. Ļoti smalks spalvas. Nu, tagad jau smukāk izskatās kūciņa. Re, kur mēs tur? Ne. Kuru? Re, kur atkal resnā. Mēs tur taisam fotosesijas. Es nosmērējos. Man nav laika pārģērbties. Redz, kur resnā. Paskatieties, kāds puncis ir. 34. nedēļa. Es nevaru saprast, vai ir nokritis vai nē. 40 gados mums sanāk 2 gandrīz jubilejas. Pusotra, jeb 2, es nezinu, kā pareizi nosaukt, bebis punci un man, jā. Viņai arī 40 palika gadu. Un viņai tikai 34 nedēļas. Reiz, kur Ambiks man uzdāvināja rozīti, jā, paprasīja naudiņu dāvaniņu, jā, tik mīļi, viņi saka, Māmu, iedod man lūdzu naudiņu, es gribu nopirkt tavu dāvaniņu, un tad iedevu naudiņu, un viņi man reku nopirku smuku rozīti puķi podā. Ņam, rekur taisa lavašu ar krābju nūjiņām, kamēr viens te mācās sītīgi, putnu ģīms numur 2. Tu? Ar rokas tā. Ambi. Nu, re, kā jau es teicu, tīri simboliski.
Makaro... Oi, ko es tur vispār filmēju? Man jāpieceļās kājas. Oi. Vistiņa, makaroški, sēnītes... Nu tā, sēnītes, jā. Re, kur man sadāvināja puķes, rozītes. Valoģa, re, kur vīrs uzdāvināja. Tagad tūlīt sēdīsies un... Es ne? Ambiks arī es jau pa tevīm jau parādīju, jo pašā sākumā jau tavs pafilmēju. Jā, man dzimšanas diena jau rītā tikai. Jau tikai. Es jau teicu, jā. Šodien tikai 7. bet tagad svin vai nu 7. vai 9. Bet nu mēs arī varam svinēt gan 7. gan 9. Nu labi, man jau spēka nebūs. Nu, skaties. Jā, es skatos. Jā, iedomājies vēlēšanos. Jā. Palīdzēt. Urā! Nu, viss tā. Vēl bērnu doms saņem vēstuli no valsts policijas, kur galvenais akcents sekojošais. Būdams ar nepilsoņu pasi, priekulietis Latvijā nedrīkstot būt šaujamieroču īpašnieks un arī iet ar ieroci.